Stāsti maniem vainadziņi, tāds izstādes nosaukums, un patiesībā arī gandrīz kā aicinājums piestāt pie katra vainaga, lai ne tikai apbrīnotu tā skaistumu, mākslinieču radošo lidojumu, bet arī iepazītos ar katra stāstu. Vai tā ir interesanti tikai un galvenokārt sievietēm, vai vērts atnākt aizdomāties arī vīrieši? Es domāju, vīriešiem varbūt pirmkārt vajadzētu nākt skatīties. Šī izstāde noteikti nav, teiksim, par vainaga tādu dekoratīvo pusi. Šeit tas stāsts ir tiešām par vainaga saturu un par to, ko viņš stāsta. Izstādē apskatāmi 25 darbi no ļoti dažādiem materiāliem – zvejasmurts, kūdra, dilles, lodes, zari, pērles, spainis un vēl. Te runā par sievietes lomu, latviešu īpatnībām un skar arī globālus jautājumus. Ir darbi, varbūt, kas ir tādus provokatīvākus jautājumus uzdod tieši par to, vai tiešām tā ir, vai kas īstenībā zem tā skaistā vainaga varbūt, ka tur arī slēpjās asaras vai kādas citas problēmas. Diezgan tāds, es teiktu, pielādēts ir šis vainags ar ļoti daudziem jautājumiem. Tas nebija tā, ka mēs galīgi no zila gaisa to visu izdomājam. Tas bija, mēs iepazināmies ar to, kā mūsu senči šos te vainagus radīja. Un tad mums nāca, mēs guvām iedvesmu saviem vainagiem. Mākslinieces Zanes Ulmanes vainagus iespējams piemērīt, cenšoties neuzkāpt uz grābekļa. Ar savu darbu viņa uzdod jautājumu, vai vieglāk būtu izvēlēties, ja potenciālajai līgavai viņas īstā daba būtu pierē ierakstīta, ja viņa valkātu vainagu, kas viņu raksturotu. Šobrīd daudz sociālie tīkli, daudz sociālie mēdī, kur cilvēki viens otru līdz galam nav iepazinuši. Viņi redz tikai bildi kā vainagu no attāluma. Mana tā galvenā doma ir, lai cilvēki tomēr satiekās un sarunājās un neuzkāpš uz šī grābekļa. No vainagošanās projekta izauga vēl viens – akadēmijas dalība starptautiskā dizaina mesē Milānā, kas uzdod jautājumu, kas notiek galvā. Izstādē apskatām arī daži no šiem darbiem, un Baibas Zalcmanes pašportrets liecina par viņas nemitīgajām domām par studijām. Tas arī parāda, cik vainagi dažādi, viņas gadījumā kā bize. Tā bizes ideja ir no stellēm ņemta, jo tad, kad uz stellēm liek darbu, taisa lielu bizi. Pašā sākumā jau sāc domāt par to, un tāpēc ir tā bize. Gan tā bize, ko mēs varam sapīt no matiem, un tas sākums arī darbam ir no bizes. Izstādes Sabilē varēs apskatīt līdz 25. februārim, un pēc tam laikmetīgie vainagi un to stāsti tālāk ceļos uz Saldu. Sanita Liepiņa, Terēza Matesone, TV9 Pakalni.